Sveicam jūs pēcpusdienas sesijā, un mēs runāsim vēl par tematiem, par kuriem mēs jau iepriekš dzirdējām, vēl par aizsardzību, par drošību un par katra centimetra aizsardzību, it īpaši austrumu flangā. Šodien būs 4 cilvēki paneļa diskusijā. Es esmu Kristīna Bērziņa. Esmu Vācu Maršala fonda Ziemeļos stratēģijas direktora Vašingtonā. Paneļa diskusijas dalībnieki mums 2 ir šeit uz vietas, 2 tieši saistē. Šeit ir mūsu ārlietu ministri Andris Sprūts, Latvijas aizsardzības ministri, un ļoti tuvs kaimiņš Hanno Pevkur, kas ir Igaunijas aizsardzības ministrs. Savukārt tiešsaistē 2 kādreizējie aizsardzības ministri, arī ļoti tuvi sabiedrotie, īpaši Baltijas reģionam, šeit pa kreisi. Matejs Tonins no Slovenijas, šobrīd parlamentārietis, un pa labi mums ir bijušais apvienotās karalistes aizsardzības ministrs Hans-Bens Wallis un tagad arī parlamentārietis. Mēs sāksim nedaudz paraugoties uz to, kur atrodamies šobrīd tieši aizsardzības ziņā un tieši domājot par katras pēdas, katra centimetra aizsardzību. Nu, siežot Rīgā, protams, mēs lielā mērā domājam par austrumu flangu un ar pie tiem solījumiem, politiskām saistībām aizsargāt katru centimetru. Tieši šeit ir īpaši svarīgi, jo te ir tās bažas, ja tie centimetri, kur ir jāaizsargā, varētu būt Latvijas centimetri vai Igaunijas centimetri, par to ir lielas bažas. Bet tas rada bažas ne tikai šeit Rīgā, bet arī vakar prezidenta Baidena uzrunā. Mēs arī dzirdējām, ka tika piesauktas gan Baltijas valstis, gan Polijas, un es gribētu citēt. Lai saņemtu finansējumu Ukrainai, prezidents sacīja, ja mēs nepārtrauksim Putina varas apetīti kontrolēt Ukrainu, viņš neapžosies tikai ar Ukrainu. Un ir jāatgādina, arī ir atgādināts Polijai, ka rietumu daļa ir bijusi dāvana no Krievijas, un viens no padomniekiem ir saucis Lietuvu, Latviju un Igauniju par Krievijas rietumu provincēm, bet šīs visas valstis ir NATO sabiedrotie. Tad kā varētu aizsargāt šos te centimetrus un pēdas nākotnē? Pirmkārt jau ir šie politiskie apsolījumi, un savukārt Viļņā pagājušajā vasarā NATO sabiedrotie pieņēma arī tādu jaunu teritoriālās aizsardzības plānus, reģionālos aizsardzības plānus, kas ir daudz stabilāki un stingrāki nekā agrāk. Bet mans jautājums ministriem, kādam tad vajadzētu būt solim numur 3, 4, 5, kā tas izskatīsies? Un es tagad vērsīšos pie mūsu namatēva ministra Sprūda kunga. Kā jums šķiet, kas tik tālu ir izdarzīts plāni, sagatavošanās, bruņošanās, vai to visu pietiek? Vai tas viss pietiek, īpaši, ja mēs domājam par to, ko redzam Ukrainā? Pirmkārt jau, Kristīna, liels paldies! Un arī paldies rīkotājiem. Un, protams, es arī gribētu pateikt paldies, jo arī mēs, kā aizsardzības ministrija, esam rīkotāji. Un es redzu tik daudzus no jums, tik daudzus man pazīstamus cilvēkus. Un patiešām liels prieks, ka varu piedalīties šajā te pasākumā, būt viens no runātājiem. Bet atgriežoties pie jūsu jautājuma, ko mēs esam sasnieguši un kas mums vēl ir jāizdara, ieliksim varbūt to kontekstā. Tas, ko mēs redzam, Krievijas agresija 2014. un 2022. gadā, tas fundamentāli izmainīja šo spēli. Protams, Zeitenwende, laikamaiņa, eksistenciāls drauds, kas saglabājas un pret kuru ir jāvēršas, jo nav ne laika, var pat neviena centimetra, lai mēs kā būtu pašapmierināti. Un tas, ko redzējām Madridē un arī Viļņā, patiešām, te mēs redzam, ka ir tāda paudžu piemērošanās, un mēs redzam, ka ir mēs guvuši panākumus tieši tajā, kā mēs vēršamies pret eksistenciāliem draudiem mums tuvumā, kā mēs virzāmies uz priekšu. Plānu sasniegšanas, jauns NATO aizsardzības modelis.
stratēģiskā koncepcija bija tieši tāda, ka mēs aizsargāsim ikvienu mūsu teritorijas sprīdi un centimetru. Protams, tas ir ļoti svarīgi, tas ir būtisks solis uz priekšu. Un, protams, arī vēl papildus runājam par Zviedrijas un Somijas dalību NATO. Zviedrija vēl joprojām gaida, bet mēs tomēr esam par to pārliecināti. Arī tā būs it īpaši par reģionārajiem plāniem, tas ir ļoti. Tās ir saistības, kas ir jāpilda. Bet, protams, mēs nonākam pie īstenošanas. Plāni ir labi, plāni ir svarīgi, bet vienmēr šos plānus kaut kādā mērā maina realitāte. Bet plānošana arī ir neaizstājama. Un šis ir bijis svarīgs solis uz priekšu. Protams, spēku uzticamība, iespējošana, viss tas ir jāpaturprātā un viss ir jāievieš. Plašākā mērogā raugoties, mēs atkal atgriežamies arī pie šīs te plašākas politiskas gribas un gatavības veikt arī finansiālus ieguldījumus 2%. Ja paraugamies uz 80. gadiem, tad vidējais NATO tāds ieguldījums bija 4% un pat vairāk nekā 4%. Apmēram 1985. gada, 80. gadu beigās no visa 14 valstis apņēmās ieguldīt vairāk par 2%. Un tad jau 11 valsts no 31. Un tad mēs runājam par politiskiem ieguldījumiem, finansiāliem ieguldījumiem, ja mēs gribam šos plānus piepildīt. Tas nav tikai plāni. Mums jārunā arī par ļoti būtiskiem politiskiem lēmumiem, investēt, ieguldīt, virzīties uz priekšu un arī piemērot militāro industriju. Tā ir plašāka sistēma, bet mēs esam uz pareizā ceļa. Patiešām ļoti daudz, kas ir jādara, bet daudz, kas arī vēl pietrūkst. Jo, protams, šobrīd investīcijas ir 1,83, nevis 2, kas būtu jāsasniedz. Mēs runājam par katru solis, par katru centimetru aizsardzību, bet kā tas strādāja, kādas ir Nacionāla aizsardzības dienestu loma, kur iestājas NATO vai no pirmā aizsardzības centimetra? Kā NATO realizē šo aizsardzību? Man ir liels prieks atkal atgriezties Rīgā. Un ņemot vērā, ka Skotijā ir vētra, tad labi, ka jūs esat pievienojis tiešsaistē. Un tas ir reizēm tā kā skolā, ka pirmās rindas vienmēr ir tukšas, bet viss ir labi, redzu arī jūs. Runājot par praktisko pusi, mēs esam NATO, mēs visi kopā esam NATO, un tur nav nekāda valstu sadalījuma un valstu aizsardzības spēkiem un NATO aizsardzības spēkiem. Šeit mūsu ziņai ir jābūt skaidrai, vai tie būtu Britu spēki Igaunijā vai Latvijā. Nē. Un tas pats attiec arī uz aizsardzības plānu. Es nesadalu Igaunijas aizsardzības plānu un NATO plānu. Man tas ir viens plāns manā skatījumā. Un nav tā, ka mums būtu jāizmet Krievi ārā. Mēs nedrīkstam viņus ielaist iekšā, jo katrs centimetrs, ko mēs atdosim, to būs ļoti grūti paņemt atpakaļ. Tas ir tas, kas šobrīd notiek Ukrainā. Protams, kā es to saprotu, tad Igaunijas spēki kopā ar francūžiem, britiem, mēs sāksim no pirmā centimetra, bet tur ir tik daudz detaļu. Pirmais agrā brīdināšana. Ja nav agrās brīdināšanas, neviens nebūs gatavs. Mēs tieši to šobrīd redzējām Izrēlā. Otrkārt, iespējotāji. Treškārt, protams, visi loģistikas ceļi, loģistikas maršruti. Kas ir ļoti svarīgi šobrīd, mūsu pašreizējā situācija, tas ir NATO restarts. 4% 80. gados un pēc Padomju Savienības sabrukuma līdz pat šodienai pamatā 1%.
Un vienkārši aprēķini liecina, ka tas nav pareizi. Vienkārši, lai saprastu, ja nav šo 2%, Igaunija tagad virzās uz 3%, un no 1 līdz 3% katru gadu tātad mums pietrūks 2%. Eiropas Savienības IKP ir apmēram 20 triljoni. Sareiziniet to ar gadiem, ar procentiem, un nonāksim pie milzīga skaitļa, kādi 200 miljoni gadā, un sareizinot to ar 30 gadiem, apmēram 6 triljoni. Tas ir tas, kas mums šobrīd pietrūkst, vai pat vairāk. Un tā ir realitāte. Mēs neesam ieguldījuši pietiekami daudz naudas pēdējos gados. Tas nozīmē, tagad ir restarts, bet mums ir arī jāatzīst, ka mums nav daudz laika šim restartam, jo Krievija ir gatava pārbūvēt savu armiju 2-3 gadu laikā, atjaunot to, tātad mums nav laika. Un tāpēc ir jāizmanto šis brīdis. NATO restarts, mums ir reģionālie plāni, bet reģionālie plāniem ir jābūt balstītiem uz spēkiem, jo katrs spēks, kas netiek pievienots NATO spēkam, nozīmē, ka mēs riskējam ar kareivju līnijām, jo Slovenijai savi spēki, Lielbritānijai savi, un mēs visi apņemamies to nodrošināt šajās konferencēs un runājam par to, ka visi šie te plāni, kas ir paredzēti, tie visi ir īstenojami, izpildāmi un aizpildāmi ar spēkiem, tad mēs varam teikt jā, ka mēs aiztaupīsim savu kareivju dzīvības. Jā, tā tad atkal viss par naudu, runājam par procentiem, miljardiem, triljoniem, bet tie, kas var dot savu pienesumu, Slovenija ir liels ieguldītājs. Slovenijas spēki ir Latvijā, tātad Slovenija ir ieguldījusi daudz. Kā tas nolasās Slovenijā, vai Slovenija ar to lepojas, kā Slovenija pati uz to skatās, runājot par šo katru colu, katru centimetru? Cienījamie viesi, labdien, man liels prieks jūs visus redzēt. Šobrīd Ljubljanā ir jauks un silts, un es esmu pārliecināts, ka Slovenijas kareiviem šī laika pietrūkst, bet viņi ir laimīgi, ka viņi ir Latvijā, jo tas parāda, ka viņi ir noderīgi. Un, kad mēs parlamentā runājām par to, kāpēc sūtīt savus kareivjus uz Latviju tālu prom, un daudziem slovēņiem to bija grūti saprast. Tā tad mums nav šīs te ārējās robežas NATO ar Krieviju, bet ziņa Slovenijā ir skaidra. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu kareivji piedalītos, lai viņi būtu Latvijā, lai izrādītu solidaritāti visiem mūsu sabiedrotajiem, un tas ir pilnīgi skaidrs. Un es esmu lepns, ka tas vairs netiek apšaubīts. Šo jautājumu neviens vairāk neuzdod, kāpēc mūsu kareivji ir tur. Cilvēki to saprot, kareivji arī to saprot. Bet es gribēju pasvītrot kaut ko citu. Es klausījos ministru teiktajām, un, protams, NATO ir lieliska alianse, un es to ļoti atbalstu, bet ir jārunā par NATO alianses Eiropas atzaru, un šeit ir skaidri jāpasaka, ka
Eiropa viena nevar izturēt liela mēroga uzbrukumu bez sabiedrotajiem no Savienotajām valstīm. Un tā ir, zināmā mērā, bezatbildība, ka mēs būvējam savu noturību uz Amerikas rēķina. Tātad mums ir pašiem jāiegulda vairāk savās aizsardzības spējās, jo tas ir labākais ieguldījums mieram. Man ir jābūt godīgam. Slovēnija arī nav sasniegusi vajadzīgo līmeni tēriņu ziņā. Šeit vēl ir jāstrādā, un daudz politiķi saprot, cik grūti reizēm ir pārliecināt vēlētājus, pilsoņus, ka mums ir jātērē vairāk līdzekļu aizsardzībai. Bet cilvēki jau skaidri redz, kas notiek Ukrainā un šobrīd arī Izrēlā. Un ka tā ir vienkārši nepieciešamība, kas ir jānodrošina. Paldies! Tātad nepieciešamība nonākt līdz 2%, tas ir aizvien straujāka vajadzība. Vašingtons samits tuvojas. Un acīm redzot, šis 2% jautājums ir ļoti svarīgs, uz to raudzīsies arī mēdīji, un gal galā šis samits notiks Vašingtonā. Dodoties uz Vašingtonu, vai jūs būsiet gatavi sarunai par 2%, ko jūs teiksiet, ar kādu ziņu jūs brauksiet uz turieni, vai jūs tam esat gatavi, vai varbūt tas rada bāžas? Un vienmēr ir tāda slikta sajūta, kad mums ir sanāksmes ar NATO sabiedrotajiem vai NATO galvenajā mītnē, izskaidrot, kāpēc mūsu aizsardzības tēriņi ir tik zemi, kāpēc mēs uzliekam savu slogu, savu nodokļu maksātāju slogu Amerikas nodokļu maksātājiem. Kad es kļuvu par ministru, es sāku ar 1% IKP aizsardzības tēriņiem. Mēs sākām ieguldīt vairāk. Mēs is going up and in šis procents aug mūsu valstīm. Bet realistiskā vidē, realistiskā kontekstā, es domāju, ka mēs 2% sasniegsim krietni pēc 2024. gada, kas man pašam ir nepieņemama, bet tā ir realitāte. Un tāpēc es domāju, ka mums būtu jārunā vairāk par aizsardzības tēriņiem, īpaši tajās valstīs, tām valstīm, kas tērē 2%, ir jāaicina, jāmotivē citas valstis. Your country's contribution to the Enhanced Forward Presence. Britānija ir pātrinājusi daudzus procesus. Igaunijā šis Igaunija jau atsaucās uz Lielbritānijas lielo ieguldījumu Baltijas valstīs, un tas tiešām tiek novērtēts un tiek respektēts. Kā jums izdodas to paskaidrot Lielbritānijas cilvēkiem, ka ir šo te doma par katru centimetru arī Baltijas zemes? Jautājums vienmēr ir atvērts sabiedrotajiem. 1939. gadā mēs devāmies aizsargāt Poliju, mēs atbalstījām Ukrainu. Pagājuši gadu nevis tāpēc, ka mēs kaut ko aprēķinājām, kas vinnēs, kas zaudēs, bet nē, mums ir cieši saiknes gan ar Baltiju, gan ar Poliju jau ilgus gadus. Protams, vienmēr ir cilvēki, kas saka, kāpēc mēs netērējam naudu mājās, bet galu beigās mēs
Mūsu atbalsts Ukrainai ir 72%, un tas ļauj Lielbritānijai izpildīt savu uzdevumu aizsargāt Eiropu. Straightforward problem. I don't see in any of the political landscape Mums tas whether it's ir my party skaidri nostādīts jautājums, un neviena no mūsu partijām neuzskata, ka tagad būtu jāizdara kaut kāda izvēle. To visi saprot un visi to atbalsta. Bet, kā jau teicām sākumā, ko Hāno teica, tagad izaicinājums ir izpildīt. Mums visiem ir jāiespēj iekavētais. Jau tas, kas netika izdarīts gan 2014. gadā, gan pagājušajā gadā, mums ir jāiespēj nokavētais, un tam mēs tērējam savus līdzekļi. Šim plānam ir jāpiešķir līdzekļi, bet ne jau uz papīra. Ukrainā NATO gliemeža ātrumā kustējās. Force level you'd promised to NATO. It was quite a slow thing. It wasn't, there was a lot of hollowness on the table, I think, at the beginning of Sākumā tas nebija skaidrs, un tagad es domāju, ka izaicinājums ir parādīt Putinam, ka mēs to visu to domājam nopietni. Un Ukraina ir devusi mācību, proti, ka spēkiem uz vietas ir jāpierāda, ka viņi ne tikai ka viņi var ne tikai darboties kopā, sadarboties uz vietas, bet ka var apvienot arī visus savus spēkus, scale. They can do it at sort of company level. Savus ieročus, un lai to varētu darīt plašākā mērogā. Un ja armijā uzdod jautājumu, kad bija pēdējās mācības, liela mēroga mācības, kur viņi visi darbojās kopā, es domāju, ka tās būs 10 gades, ka tas nav darīts. Es domāju, ka šis posms šobrīd ir par izpildi, ņemot vērā augošo politisko spiedienu uz valstīm iztērēt 2%. Ir valstis Eiropā, kas ilgtermiņā nesaglabās 2%. Un es domāju, ka tas netiks izpildīts arī līdz 2030. gadam. Un ir valsts Eiropā, kas vēlas arī atkāpties no šīm savām saistībām. Jā, es arī domāju, vai nākamgad pēc ASV vēlēšanām šīs atkāpšanās ātrums palielināsies vai nē. Tā kā varbūt šo jautājumu par 2% ļoti lielā mērā vajadzētu turēt priekšplānā. Bet par apvienoto karalisti, kāda ir tā loma, ko tā varētu spēlēt, ko tā gribētu spēlēt NATO, vai tie būtu šie treniņi vai finanses, vai cilvēki, kas to grib darīt, kas būtu vissvarīgākais apvienotai karalistei, lai tā būtu svarīga, gatava aizstāvēt katru centimetru. Pirmkārt, mēs gribam turpināt, lai mums tās būtu saistības, ko esam uzņēmušies, arī turpinātos. Mums patīk, ka mēs esam Igaunijā, ka mūsu brigāde ir un kaujas grupa, bet arī tas, ka mums ir arī mūsu kaujas spēki Polijā. Un mēs arī NATO reģionā varam tos nogādāt jebkur. Tas, ka mēs esam veikuši šo darbu, ka mums ir visa šā iespējošana, mums ir labāk arī izlūk darbība Polijā, arī tā tālāk, arī tehnoloģijas. Un tagad arī mūsu aizsardzības industrija ir saņēmusi papildus finansējumu, tā kā mūsu gan gaisa spēki, gan arī flote, gan visi ir gatavi. Bet mēs jau nerunām par to, ka mēs jau varam apsolīt un iedot naudu jau rīt.
Bet tas prasa laiku, aizsardzības industriju, mums vajag veidot šo ražošanu, piegādes un tā tālāk. Un mēs esam bieži vien tagad, mēs esam piegādēs arī Ukrainai, pat tad, kad mums bija nauda, mūsu fabrikas nevarēja palielināt vai paaugstināt šo te ražošanas ātrumu, tā kā mums ir jāiegulda arī industrijā, un tas prasa laiku. Jautājums par Krieviju, cik daudz laika vajadzēs, lai tā pienācīgi atkal apbruņotos? Un tad ir jautājums par NATO un visām šīm saistībām mūsu, kad tas viss reāli parādīsies mūsu fabrikās un mūsu bruņotajos spēkos. Tas ir pats svarīgākais jautājums. Un tad vēl pats pēdējais - veidot mūsu noturētspēju, izturētspēju. Protams, Ziemeļvalstis un Polija un arī citi varbūt ir labākās tādas rezerves. Tas, ko mēs tikko redzējām arī Izrēlā. Te, protams, ir jautājums par mobilizāciju. Tas arī ir jautājums rezervistus, cik ātri var mobilizēt. Jo vairāk ejam uz austrumiem, jo lielāka gatavība. Somija, Igaunija, Latvija. Tas ātrums jautājums, cik ātri jūs varat piesaistīt rezervistus salīdzinājumā ar, teiksim, Vāciju un Franciju, manuprāt, tas ir ievērojama atšķirība. Un pie tā arī mums visiem jāstrādā. Jā, tik tiešām. Bet, ja mēs nerunā vēl, ne tikai nauda. Kas ir tās jautājums jums abiem, kas patiešām palīdzētu aizsargāt to katru zemespēdu? Protams, nauda apmaksā visu, samaksā par visu. Vai varam paiet tālāk, varbūt jau detalizētāk vienu līmeni augstāk? Kas ir vēl tas papildus viens, ko jūs gribētu ieraudzīt pēc iespējas ātrāk, lūdzu? Protams, nauda joprojām ir svarīga, jo ja mēs sasaistām šīs neaizvietojamās lietas. Un, protams, ir šie te plāni, gan no augšas uz leju plāni, no lejas uz augšu, bet ir vajadzīgi arī taktiskie plāni, protams, un zābaku uz zemes. Un tad, protams, ir nepieciešams arī visas šīs spējas, mūsu kapacitāte, kas ir svarīgi, lai mēs varētu tiešām padarīt šos te visus spēkus tiešām efektīvus. Un varbūt mums vajadzētu proaktīvāku atturēšanas un aizstāvības tādas mūsu darbības. Bet, protams, finansiālo daļu ir ļoti grūti izņemt ārā no kopainas. Tāpat arī jārunā vēl par aizsardzības industriju. Mēs runājam par aizsardzības gatavību, aizsardzības industrijas gatavību. Tas viss ir tiešām apvienots vienā plašākā ķēdē, kas nodrošina stabilu un drošu vidi. Vai tagad ir labāk nekā bija, vai vēl nav sasniegts? Es domāju, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā, kā jau iepriekš tika minēts, bet ir vēl pāris lietu, kas jāizdara, zābaku uz zemes. Tā varam teikt, protams, ļoti labi. Bet tomēr mēs runājam par brigādēm, par kaujas grupām, tas prasīs zinām laiku. Un tas prasīs visu iesaistīto laiku. Arī no uzņemošajām valstīm, arī mūsējām, un tā kā es kā aizsardzības ministrs to redzu, mums ir jānodrošina visa infrastruktūra, tā kā arī Latvijā vēl ir gana daudz mājas darba paveicami. Un vēl kas ir arī ļoti svarīgi, un es tāpat varētu runāt par tā kā litmus papīru, tas ir gaisa aizsardzības. Mēs par to esam runājuši ar Igauņiem, ar vāciešiem arī, tieši par to, kā mums vidēji rādījos gaisa aizsardzības sistēmas. Bet joprojām mums ir kaut kāds pārāvums laikā, ja mēs runājam par reģionālu plānošanu. Šī rotējošās gaisa aizsardzības sistēmas tie komponenti ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad mēs nerunājam tikai par Baltijas reģionu, mēs runājam par NATO teritoriju, NATO savienību, par to, kā efektīvi aizsargāt šīs NATO līnijas. Un tāpēc mums ir jādomā arī politisko līderību šajā ziņā. Protams, par finansējumu, bet arī par šādu lēmumu pieņemšanu, ka daļa no šī aprīkojuma ir jāpārvieto, lai aizsargātu ne tikai ārējo robežu, bet arī savienību kopumā. Lūdzu. Jā, protams, nav kaut kas viens tāds, bet tomēr, ja jums jāizvēlās kaut kas viens, bet ja reiz man kaut kas jāteic, ir jābūt labākam par savu pretinieku. Un, protams, es uzteicu latviešus ar panākumiem basketbolā un tam līdzīgi. Jūs parādījāt, ka jūs varat būt labāki par lielajiem puišiem. Un, manuprāt, militārajā jomā
Tas ir tas pats, varbūt princips ir jābūt labākiem nekā ienaidniekam vai pretiniekam, labāka apmācība, kopējie šie te, kopējās mācības arī Baltijas reģionā. Nepietiek tikai ar to, ka notiek mācības Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā. Mēs to darām kopā ar sabiedrotajiem, bet mums vajadzētu visas šīs te mācības, visas apvienot, visus šos spēkus, kas mums jau ir, slovēņi, briti, kanādieši, un to visu apvienot, un sākt veidot arī tādas katru gadu lielas mācības. Un tas ir par mācībām, tad kopējie iepirkumi. Ir jāiepērk kopā. Mēs to darām gaisa aizsardzībā, mēs varam darīt par to transporta līdzekļiem, arī haimarus. Mēs to jau darām. Un tas ir vienīgais veids, kā arī turpināt nākotnē. Standartizācija nav pieļaujams, ka mums ir tik dažādas ieroču sistēmas. Mums NATO ir standarti, bet joprojām ir šī situācija, kad parādās dažādas tās ieroču sistēmas, kas nevar izmantot viena izmēra munīcija. 55 atšķiras. Tā kā mums ir šī ir problēma, kas ir risināma. Sadarbspēja, savienojamība, kopējas mācības, labākas mācības un kopēji iepirkumi. Bet es domāju, ka es vēl stundām varētu turpināt runāt. Jūs jau minējāt daudz vairāk nekā viens. Jā, bet tas bija viens saraksts. Jā, bet mēs tā kā gribējām kaut kādu vienu elementu. Mēs jau, protams, varam visu tā kā noreducēt līdz naudai. Ka pats galvenais ir jābūt labākam nekā jūs par savu pretinieku. Tas ir pats pirmais. Tas ir tas viens, ko es varētu pateikt. Bija kāds, kas vēlējās vaicāt kaut ko? Kāds no dalībniekiem gribēja kaut ko vaicāt? Well, maybe to Ben Wallace for that. Do you think Ben Wallaceam varbūt jautājums. Kā jums šķiet, ka pēc šī arī konflikta, kas ir Izrēlā, kļūs grūtāk aizstāvēt katru NATO zemesprīdi? Visi aizsardzības ministri ir teikuši šajās konferencēs un arī teikuši savām valsts kasēm un finanšu ministriem, pasauli kļūs aizvien nestabilāka un būs jāiegulda vairāk, lai saglabātu šo drošību. Ir tendence valdībās tā kā nepietiekami ieguldīt veselībā, izglītībā, policijā, aizsardzībā un it kā neredzēt šīs te briesmas. Un tas, ko Izraela mums ir pierādījusi, to, ko daudz no mums aizsardzības pasaulē zina, ka pasaulē ir diezgan daudz to slikto, kas grib uzbrukt mūsu sabiedrotajiem un mūsu vērtībām, vai mājās, vai austrumu pierobežo, vai Krievija, vai ekstrēmisti un terorisms. Tas arī nekur nav pazudis. Un, manuprāt, Izraela es baidos, ka tā ir noticis, kaut tā tas nebūtu bijis. Bet varbūt parādījusi mums, ka šis garais miera periods, ko cilvēkiem bija jārt uzskatīt par pašsaprotamu, tas nemaz nav īsts. Tas ir tikai tāds pagaidu laiks. Un visu laiku mums vajadzēja ieguldīt, investēt mūsu aizsardzībā. Un tas arī parāda to, cik labi ir šī izturētspēja un arī rezervisti. Un arī kā mums ir jādomā, kā mēs varam izmantot šo te atturēšanu. Es domāju, arī tas, ko mēs redzam flotē, tas arī kā attur Irānu un liek tai neiesaistīties un neizvērst konfliktu. Šeit pirmajā rindā Lukas. Edvards Lukas. Jautājums Benam un arī vispārējais jautājums paneļdiskusijas dalībniekiem. Ben, vai jūs saskatāt Somijas un Zviedrijas dalību NATO, ka tas šos kopējos spēkus padarīs svarīgākus vai nē? Bet vispārīgāk man interesē visu jūsu jautājumu par šo te izturētspēju un atturēšanu. Jo mums ir šie aizsardzības plāni un tam līdzīgi. Kas būtu jādara tīri militārai aizsardzībai. Un kur, protams, ir problēmas šo plānu realizācijā. Bet es neesmu īsti pārliecināts, vai mēs tā kā reģionāli domājam par šo izturētspēju.
Un kāds ir šis te reģionālo draudu novērtējums? Ko Igaunijas un Latvijas aizsardzības ministrs redz kā potenciālo šādu te atturēšanas plānu? Es nedomāju, ka te mēs varam runāt par vairāk vai mazāk. Jo, manuprāt, tas, par ko jūs runājāt, tas ir tas pamats, kas ļauj šīm valstīm arī, tā kā līdzdarboties NATO, ka tas tika dibināts. Zviedrija un Somija nebija NATO, un tas tagad mainīsies. Manuprāt, tas ir tāds būtisks elements. Un mums jāizmanto gan politiskā vadība, gan militārā pieredze, lai mēs varētu šos te kopējos spēkus izmantot maksimāli. Un visas šīs valstis būs NATO valstis. Bet es domāju, ka tas tiešām kaut kā nostiprina šos te kopējos spēkus, kas ļaus arī patiešām nodrošināt arī tādus labākus risinājumus, reaģējot uz šiem te izaicinājumiem, kas mums ir, kas jau tika minēts, arī kopējās mācības un tam līdzīgi. Es varētu pievērsties abiem šiem jautājumiem attiecībā arī uz šiem te kopējiem spēkiem. Un es domāju, ka galvenais vēstījums ienaidniekam vai pretiniekam ir pat nedomājiet. Mēs esam vienoti un mums pietiekami daudz spēka, lai mēs nelaistu jūs iekšā. Un arī tas pirmais jautājums, kopumā, turpinot šo jautājumu par apvienotajiem reaģēšanas spēkiem. Bet, ja mēs paskatāmies uz dažādiem tādiem slāņiem, arī mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un arī 3. pants, bet pirmkārt, mums arī ir jāaizstāv sevi. Un to mēs arī daram šajā rajonā. Mēs sākam no pirmās sekundes un dienas pirms tam. Bet, ja mums ir kaut kādas, mums ir 32 drīz valstis NATO, un ja mums jāatrod konsens NATO iekšienē, tad un mums ir valstis, kuras varbūt nav tik gatavas tūlīt pat pāriet pie 5. panta, tad mums ir šie te apvienotie reaģēšanas spēki. Un tad nākamais ir NATO jau kā sabiedrotie. Un šī izturētspēja, šī atturēšana, tas ir tas, kas mums nepieciešams. Bet viss sākas ar mūsu pašu spēkiem, kas mums ir jāsagatavo. Tāpēc mēs nākamajā gadā jau investēsim 3,2%. Un tāpēc arī palielinam rezervistus. Un arī iesaucam armijā līdz 4,000 gadā. Un arī par pēdējās dienas 10,000 piedāvājām papildus apmācības. To mēs arī darām. Mēs raidam šo vēstījumu pat neiedomājaties, pat nedomājat. Protams, ka noturība ir bijusi viena no tām frāzēm, ko bieži piemin, un tas ir tieši tas, ko uzdeva jautājumā. Šeit ir arī reģionālā dimensija, kiberuzbrukumi, kiberdrošība, nelegālā migrācija. 3 Baltijas valstis absorbē trešdaļu no ārējiem uzbrukumiem, un šķiet, ka tie visi nāk no vienas teritorijas. Those cyber attacks continuously. Tātad pamatā mēs arī saskaramies ar šiem kiberdraudiem pastāvīgi. Un, protams, ir arī reģionālā līmenī darba kārtība, lai programma, lai stabilizētu noturību, uzlabotu noturību. Tā ir pastāvīga mācīšanās, jautājumu koordinēšana, risinājumu meklēšana. Un runājot par Somijas-Zviedrijas pievienošanos, tas ir ļoti svarīgi, tas ir obligāti nepieciešams reģionālajai drošībai, bet
ir arī citi formāti, kā Ziemeļgrupa un tam līdzīgi, kas arī ir jāizmanto, bet vienlaicīgi problēma ir tā, ka reizē mēs saskaramies ar jaunām problēmām, jauniem jautājumiem, un mums vienmēr ir jāpielāgojas. Tā tas ir tagad ar civilās infrastruktūras aizsardzību, kas nozīmē, ka koordinācija valstu starpā, interesēto iestāžu starpā, un arī koordinācija starp valsts un civilo līmeni un reģionālā dimensija visos apstākļos, šajos apstākļos, kādus mēs esam pieredzējuši pēdējās nedēļās, kļūst īpaši svarīgi. Bet kā stiprināt reģionālo noturību? Kādi burkāni būs vajadzīgi sabiedrībai, citām dalībvalstīm, vai drīzāk tās būs pātagas, bet pātagas jau ir no ārpuses. Tātad kā nonākt pie tā, lai that they cannot afford not to. sabiedrība saprastu, ka viņi gūst labumu piedaloties šajā procesā, un ka mēs nevaram atļauties nepiedalīties. Mēs varam padalīties, ko mēs darām Igaunijā, mēs varam padalīties arī ar Sloveniju ar savu pieredzi, kā palielināt budžetu līdz 3%. Mēs jau ilgus gadus to darām, tātad mums ir plašāka pieeja aizsardzībai. Viena lieta - brīvprātīgā aizsardzības līga, tur ir gan kareivji, gan sieviešu organizācija, gan jaunatnes organizācijas, 30,000 cilvēki. Un runājot par budžetu, izstrādājot budžetu, mēs neraugamies tikai tā, ka mēs aizsardzībai iztēram 3%. Mēs skatāmies arī uz civilo aizsardzību, pilsonisko aizsardzību. No šī gada mēs mēs ieviesām izglītības sistēmā obligātās militārās apmācības stundas. Šī ir plaša pieeja. Un tas ir tā kā pāriet no globālā 360 grādu pieejas uz nonākot katrā evacuating them līdz katram ciematam, lai katrā ciematā cilvēki zinātu, ko darīt krīzes situācijā, kur iet, kas viņus evakuēs, vai mājās ir jābūt šiem te 10 dienām nepieciešamajai apgādēji. Tas ir tas, ko mēs darām Igaunijā. Jā, lūdzu, vārds jums. Es tikai gribēju pasvītrot vēlreiz, ka valstī, kur Krievija ir kaimiņš, protams, naratīvs ir citādāks. Slovenijai visapkārt ir NATO sabiedrotie, bet, protams, tas neko nemaina. Aizturēšana darbojas, kamēr pretinieki Putin attacked Ukraine because ka nevar jūs uzvarēt. Putins uzbruka Ukrainai, jo viņš bija pārliecināts, ka Eiropa ir tik sadalīta, bet pa laimi viņš kļūdījās. context and said openly that he Plašākā kontekstā, defeated, but Europe is raugoties becoming uz to, irrelevant on the major geostrategic. Eiropā pastāv šīs ģeostrateģiskās un drošības problēmas. Mēs gribam būt globāls spēlētājs, un mums ir nepieciešams vismaz 3 lietas. Tā ir spēcīga ekonomika, diplomātija which can implement political decisions. un And right now, we have spēcīga militārā joma, kas arī īstenot politiskus lēmumus. Šobrīd mums ir problēmas gandrīz katrā no šīm jomām, kas attiec uz ekonomiku, zaļā pārveide, tas viss Eiropā tagad ir ļoti populārs, bet kontekstā mēs dodam 10% emisiju, pat ja mēs apturētu pilnīgi visu, mēs neizglābsim pasauli, un tas ir jāņem vērā turpmāk attīstot ekonomiku. Otkārt, tā ir traģēdija, kas ir noticis ar diplomātisko pieeju, kad Izrēlai uzbruka teroristi, tad
Viens komisārs teica, ka gāzes sektoram tiks pārtraukts finansējums, tad bija cits komisārs, kas teica, ka turpināsim humāno palīdzību, tad priekšsēdētāji atbalstīja Izrēlu, bet tad bija jautājums, kurš kur vārdā ir runājis. Tātad mums ir jāizdara ļoti daudz, lai šī aizturēšana darbotos. Heading in the right direction. Un man ir prieks dzirdēt, ka mēs virzamies pareizajā virzienā un cerams, ka mēs to turpināsim. Jā, mēs būtu priecīgi, ja mums būtu šāda geogrāfiskā situācija, kur apkārt visi kaimiņi ir tikai draugi. Vēl atgriežoties jau pie tradicionālā finansēšanas jautājuma, iepriekš kā politikas zinātnieks es analizēju, ko dara politiķi un kāpēc viņi to dara. Un, protams, politiķa viens no galvenajiem uzdevumiem ir tikt ievēlētam un atkārtot ievēlētam. Un tā tad ir jāiesaistās šajos politiskajos procesos. Un neskatoties uz vienādo pieeju transatlantiskajā blokā, tomēr ir atšķirības valstu starpā. Un ir valstis, kur un valstī situācija atšķiras. Ir valstis, kur aicinot un aģitējot par 2% cilvēku var neievēlēt, politiķi var neievēlēt. Baltijas valstīs ir otrādi. Tad šeit ir jautājums par attieksmi. Draudu uztvere ir ļoti būtiska. Tāpēc es atsaucu uz 80. gadiem, kad bija augstais karš un bija skaidrs, ienaidnieks, kas bija agresīvs un kas bija jāaiztur, un situācija ir līdzīga. Protams, tas ir atkal alianses līmenī, nevis reģionālā līmenī. Kopīga draudu uztveres veidošana ir ļoti būtiska sabiedrībā, un tas ir uzdevums visiem alianses dalībniekiem. Mums ir jautājums no auditorijas. Man ir jautājums par nesenajiem notikumiem saistībā ar cauruļvadu starp Somiju un Igauniju. Vakar un šodien Rinkeviča kungs izteica ideju, ka, ja pierādās, ka tā ir Krievija, tad vajadzētu bloķēt viņiem pieeju Baltijas jūrai. Un tāpēc jautājums, vai tas ir vispār izdarāms un kā tas izskatīsies? Viens no kuģiem, ko es palaidu jūrā, tagad arī darbojas un ir nodrošina kabeļu un cauruļvadu aizsardzību un uzraudzību. Un, ja es tagad būtu valsts sekretārs atbildīgs par drošības jautājumiem, tad es noteikti pievērstos šim reģionam tagad. Es domāju, ka Krievija ir stāvējusi aiz šiem notikumiem. Ja atceramies, tad viņiem bija programma, lai apdraudētu mūsu infrastruktūru jūrā. Un ja tie tiešām bija viņi, tad atbildēji un reakcijai šeit ir dažādas iespējas. Neesmu pārliecināts par Baltijas jūras bloķēšanu. Vai tā būtu pareizā reakcija un vai tas nodrošinātu vajadzīgo. Es domāju, šeit ir arī citi veidi, kā atbildēt Krievijai, ja viņi tiešām to ir izdarījuši. Un es domāju, šeit ir Thank you, but for the Estonians. Nepieciešams rūpīgāk pārdomāt to, un nav tādas ātras atbildes. Kā ir Igaunijam? Kādas ir jūsu sajūtas? Nu jā, ir skaidrs, ka prezidentam vienmēr taisnība, bet tas attiec uz jums šobrīd.
Pirmkārt, kā es to saprotu, mūsu rīcībai jābūt atbilstošai un samērīgai, proporcionālai. Otkārt, mēs yesterday that there is a response to that regarding Mēs jau raugāmies uz to, tātad par, kas tika vakar lēmts attiecībā uz konkrētiem kuģiem, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nepasteigtos. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tad, kad mēs kaut kur norādām, tad mēs norādām pareizajā virzienā. Un, protams, mums ir rīki, ja tas būtu nepieciešami, un mums ir iespējas, ja tas būtu nepieciešami, bet mums ir jāievēro arī starptautiskie jūrniecības tiesību akti. Uzsākot šo debati, tad mums ir jāver vaļā starptautiskās jūras tiesības, jo šobrīd, piemēram, ir iespējams, ka no Suecas kanāla kuģis dodas uz Sanktpēterburgu, un mēs neko tur nepārbaudam. Tātad mums ir jādomā, ko mēs varam darīt jūrā starptautiskajos ūdeņos. Vai Sprūda kungam ir atšķirīga atbilde? Es skatos, ka laiks beidzas, 18. Of course, I would be... stundas, 18 sekundes mums ir palikušas. Ja es pat riskētu interpretēt prezidentu teikto, tad šeit ir vairākas alternatīvas. Protams, ir svarīgi pirmkārt rīkoties efektīvi, lai efektīvi aizsargātu mūsu kritiski svarīgo infrastruktūru, un otrkārt mums ir jābūt ticamiem. Ja mēs tiešām saprotam, ka kāda valsts ir stāvējusi aiz šī incidenta, tad tas ir jautājums par uzticēšanos. Tātad konceptuāli mums ir jārunā un jārīkojas no spēka pozīcijām, un tas, ko NATO tagad dara, tas ir absolūti pareizi. Tātad If really we inspekcijas nosūtīšana, uzraudzības nosūtīšana uz turieni, tas ir viens solis. Un ja mums būs informācija, ka būs nepieciešams koordinēt vēl citas darbības, tad tas būs jādara atkal soli pa solim, un arī ņemot vērā NATO spēku reģionā. Šobrīd arī mēs esam iztērējuši sev atvēlēto laiku, sākām runāt par jūru un gaisu, bet mums ir jārunā arī par jūru, kur arī daudz kas ir iespējams. Paldies ka dalījāties ar savām domām. Paldies visiem sabiedrotajiem. Un mums tiešām ir jādomā par to, kā risināt jaunos izaicinājumus, kas attiec uz kritiski svarīgo infrastruktūru un vienlaicīgi nosargāt katru savu zemes centimetru. Paldies un uz drīzu redzēšanos!